Esmu reāli atkarīgi no tiem Wingstop mukbangiem, un par cik Latvijā tāda nav, tad pati pagatavoju Wingstop lemon pepper vistiņas ar ranču mērci. Tātad šeit saņēmu visas pilēju, kur sagriezu tādās strēmlītēs, un aši iemarnēju paniņās, visādās garšvielās un pieliku arī sraču. Visu apmaisu un atstāju leduskapī uz mazu stundu. Tikmēr gatavoju viņu slaveno ranču mērci, tai atradu visādas variācijas, bet es liku krēmu, majonēzi, maurlokus, dilles, ķiploku, nedaudz citronu sulu, sāli un melnos piparus. Visu samaisu un tad atšķēdu ar paniņām, lai tā nav tik bieza. Nu vot, tad jau bļodā sajaucam miltus ar kukurūzu cieti un garšvielām, kuras būs norādītas video. Šeit mēs panēsim vistu. Viscaur apiļā līdz vista izskatās kaut kā šādi un fritēm uzkarsētā eļļā. Ik pa laikam apgrozu un ņemu laukā, ka tās ir tādas foršas un zeltainas. Kamēr vista fritējas, pagatavoju glazūru no izkausētas sviesta, nedaudz medus, ķiploka un, protams, citronu pipariem. Šeit es garšoju un pielāgoju visu savām garšas kārpiņām. Tagad noklāju gatavās vistiņas ar glazūru, bet uzmanīgi, mēs negribam, lai tas panējums vienkārši izšķīst. Pasniedzu ar ranču mērci un ak, mans dievs. Nepārspīlējot, sanāca vienkārši episki. Un jūs paklausieties kā kraušķi.